Labrīt, cienījamie ratiņbasketbola cienītāji, sporta draugi. Šodien turpinās starptautiskais ratiņbasketbola turnīrs Cēsu kausa 2015, kurš norisinās Cēsu ģimnāzijas sporta zālē. Šajā turnīrā piedalās 6 komandas no 4 valstīm. 3 komandas no Krievijas, tas ir Baski, Pēterburga, Ņevski Aljans Pēterburga un Kriļja Barsi, Kazaņa, Baltkrievijas izlase, Draugiste Viļņas klubs no Lietuvas un VF Rīga Latvija. Šobrīd uz laukuma mēs vērosim spēli starp Kazaņas Barsi, Kazaņa Krievija un VF Rīga Latvija. Turnīra tabula sastāda sekojošo. Šobrīd 3 spēles aizvadījuši Ņevski Aljans, 3 uzvaras, Baski, Pēterburga arī 3 uzvaras. Tālāk ir Kriļja Barsi 3 spēlēs, 2 uzvaras, 1 zaudējums. VF Rīga 2 spēles, 1 uzvara, 1 zaudējums. Un turnīra tabulu noslēdz bez uzvarām Baltkrievijas izlase un Draugiste Viļņa no Lietuvas komanda. Ratiņbasketbola turnīrs ir tradicionāls un Cēsīs notiek jau 4. reizi ar nelieliem pārtraukumiem. Tas notika Rīgā. Tagad esam atgriežusies atkal Cēsīs un Cēsu kausa 2015 turpina tradīcijas ratiņbasketbola tieši šeit, Latvijā. Vairāk vai mazāk Cēsīs ir tas centrs, kur ir bijuši ļoti interesants, aizraujošas cīņas. Atcerēsimies kaut vai 2009. gada Eiropas čempionātu ratiņbasketbolā C grupā, kad Latvija izcīnīja bronzas medaļu. Un ar to bija pateikts, ka Cēsīs ir viena no ratiņbasketbola centriem. Un arī Cēsu novada Raiskuma iedzīvotājs Aigars Miklaus ir viens no ratiņbasketbola aizsācējiem un arī šobrīd ir Latvijas ratiņbasketbola federācijas izpilddirektors. Tātad starta sastāvi ir sekojies šie. Kriļja Barsi sāk Vasilijs Kočetkovs numur 6, Dinārs Kamaļievs numur 8, Ruslans Koževņikovs numur 9, Vitālijs Rakovs numur 10 un Rafiks Safiuļins numur 16. VF Rīgā. Starts sastāvs Kārlis Gabranovs numur 15, Ansis Bērziņš numur 7, Dmitrijs Rukovišņikovs numur 4, Andrejs Kirilovs numur 14 un Ilgonis Eks numur 13. Kārlis Gabranovs piespēla Ilgonim Ekam un Eks gūs pirmos 2 punktus šajā spēlē. Rezultāts ir atklāts 2-0 vadībā VF Rīga. Kočetkovs, Kriļja Barsu līderis, neapstrīdams līderis ir numur 6. Kočetkovs iespēlē Koževņikovam, kurš met garām, un atlikušo bumbu savāc Dmitrijs Rukovišņikovs. Mūsu vismazākais, bet visņiprākais zēns. Pa kreiso malu iet, vajag iet līdz galam ģima mierīgi, un diemžēl tas bija nobraukts. Tātad nostaigāts. Pie ratiņkrēsla viņš pieskārās 3 reizes, kas ir pārkāpums ratiņbasketbolā. Tāpat kā profesionālā basketbolā, tad 3 reizes tu nedrīksti skriet ar kājām. Un Kočetkovs met garām 3 punktnieku. Tu nedrīksti skriet, tad noskriet, tad, kad tu 2 reizes nodriblē un 3. reizi driblē, tas ir noskriets. Un savukārt ratiņbasketbolā te bumba jāpārvalda sekojoši padriblē, 2 reizes pieskaries pie ratiem un tad
ja tu trešoreiz pieskaries pie ratiem, tas jau ir pārkāpums. Šobrīd Kirillovs ekam, mērķie grozā un, diemžēl, garām. Kočetkovs paņēma atlakošo bumbu, dodās uz priekšu. Šis spēlētājs gadu atpakaļ Rīgas kausa turnīrā tepat Latvijā vidēji spēlē gūt 28 punktus. Tā kā ar šo zēnu vai garāko spēlētāju mums ir ļoti jārēķinās un jāspēlē aizsardzībā pret viņu, bet viņš izlaužās cauri mūsu aizsardzībai kā cauri Sviestam Nāzis un Kočetkovs izlīdzina rezultātu 2-2, kad nospēlētas ir 2 minūtes un 10 sekundes pirmajā ceturdaļā. Īsumā tad stādīšu priekšā arī mūsu spēles tiesnešus. Šīs spēles tiesā Republikas kategorijas tiesnesis Mikls Jakobsons. Viņš dzīvo Cēsīs un tagad šobrīd strādā arī Jelgavā, ir beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju un ir veterinārā ārsts. Savukārt galvenais tiesnesis ir Startautiskās ratiņbasketbola federācijas tiesnesis Kaspars Iesaliņš. Ilgadējs ratiņbasketbola spēlētājs, arī kādu laiku bijis Latvijas izlases treneris konsultants. Šobrīd piezīme Kārlim Gabranovam, piezīme varbūt nebija īsti attaisnota, viņš mēģināja spēlēt presingā, taču neveiksmīgi. Un šobrīd uzbrukumā Kriļa Barsi, Kazaņa, Kočetkovs. Kočetkovs šoreiz kļūdās, bet Kirillovs ir paņēmis atlikušo bumbu. Gabranovam bīstama piespēle ratos, un tad uzreiz zūda ātrums, bet šajā brīdī palīdzēja Bērziņš. Tagad Rukavišņikovs līdz grozām un atraktīvs kritiens. Savukārt Koževņikovam pirmā piezīme. Un 2 soda metieni jāizpild Dmitrijam Rukavišņikovam, mūsu mazajā raķetei no Itālijas kluba Dženova, kurš jau ilgus gadus ir profesionāls spēlētājs. Tātad pirmais metiens, paskatāmies, paklusējam. Tas ir precīzs. Otrais metiens. 4-2. Ģima abus sodametienus realizē, un tagad uzbrukumā dodās Tatāri. Tatāru komanda Kazaņas Kriļa Barsi. Koževņikovs, Kočetkovs metīs, diemžēl garām. Un Ilgons Eks savāc atlikušo bumbu. Un uzreiz numur 9 Koževņikovs saņem, Kamaļījos saņem pirmo piezīmi. Gabranovs Kirillovam. Kirillovs gaida, kad atklāsies Eks, bet pats mētums ir precīzs. Visus apmānīja, tikai ne sevi un bumba grozā. 6-2 vadībā VF Rīga. Savukārt Koževņikovs driblē pār centram Kočetkovam. Kočetkovs atkal metīs. Un garām trešais neiemestais metiens šim Kazaņas komandas līderim, bet ceturto ir precīzi 4-6 skatoties no Kazaņas ratiņu basketbola puses. Savukārt VF Rīgā ir vadībā 6-4. Gabranovs ļoti ātri, bet priekšā atkal Kazaņas siena. Ilgons Eks, mūsu tukumērglis, dod atpakaļ Gabranovam. Gabranovs Rukavišņikovam. Maz sekundes paliek, 5 sekundes. Ģima jāmet Ģimā, un Ģima iemet. Līdz gandrīz ar laika beigām uzbrukumā ar 24 sekundžu laiku tika galā Rukavišņikovs un 8-4, 5-30 jāspēlē pirmā ceturdaļā. Startautiskais turnīrs Cēsu kausa 2015 šogad notiek Cēsīs, jo, teiksim tā, ir dažādi apstākļi, kāpēc nenotika Rīgā. Gan lielas dārdzības dēļ, atvainojiet, bet jāpasaka, ka Kamaļievs atbilda to pašu pēdējā sekundē gūstot punktu 6-8.
Tātad Rīgā visas sporta zāles ir ļoti dārgas īrē, un tāpēc arī šeit Cēsīs tomēr nāca pretī ar atlaidēm. Un Cēsis, kā jau es teicu, viena no ratiņu basketbola tādām dzimtenēm, ir tāpēc arī šis turnīrs notiek šeit Cēsīs. Kamaļījos, Kočetkaus Rakovam. Rakovs aizmet garām, bet viņam pamaisa Kirīlovs. Kirīlovam pirmā piezīme. Starptautiskās kategorijas tiesnesis Kaspars Ieslīņš precīzi parāda divus pirkstus augšā. Tas ir Viktorija. Nē, tas ir jāmet. Ir soda metieni. Pirmais metiens. Paldies Dievam, bumba grozā. Aizkrīt garām. Otrais metiens. Tas, diemžēl, ir precīzi un 8-7. Kirīlovs ievada no gala līnijas. Gabranovs diriģē un kaut ko sauc. Īsti nevar saprast, bet es domāju, ka tas ir kombinācija, kas būs piespēle. Kāža pats izdomā mest un aizmet garām. Šobrīd Tatāru komanda ievadīs bumbu no Sānu līnijas. Atkal Koževņikovs, saspēles vadītājs. Ar izteiktu Kazaņas krāsu uz ratiem, sarkans zaļš. Kočetkaus atkal met un ceturtais metiens ir garām. 8-7 vadībā. Vefrīga. Gabranovs ir precīzs. 10-7. Kārlis Gabranovs. Mūsu Spānijas grenadieris. Spānijas klubā šogad aizvadīja Kārlis visu sezonu, profesionāli un ļoti veiksmīgi. Savukārt Kočetkaus tagad provocē Ilgo Deku uz piezīmi un numur 13 Ilgo Ceks saņem piezīmi pirmo. Rakovs iemet Kočetkovam, Kočetkovs met un piektais metiens ir garām. Ātri Gabranovam, Gabranovs kā raķetie iešļūts sodlaukumā un 12-7. Kārlis Gabranovs. Koževņikovs virzās uz priekšu. Kočetkovam un garais Kočetkovs ar vienu roku. Tā netradicionāls basketbola metiens, bet tas ir precīzs. 12-9, 3 minūtes, 5 sekundes jāspēlē pirmā ceturtdaļā. Gabranovs ilgi ar bumbu. Āķa piespēle Kirīlovam. Kirīlovam vajadzētu mest. Viņš ļoti brīvā pozīcijā ir un ir precīzs. 14-9. Andrejs Kirīlovs. Maskačkā, Rīgā. Tagad Koževņikovs. Kočetkovam. Kočetkovs piespēlē atpakaļ Koževņikovu. Koževņikovs. Rakovs. Un veiksmīgi. Rukavišķikovs pamaisa. Gabranovs paņem. Un piezīme Kočetkovam. Cik meistarīgi Kārlis iebrauc viņam ratos. Un tas nozīmē, ka ir piezīme Kazaņas komandas līderiem. Tātad te diskusija neliela. Kočetkovs neapmierinās ar to, ka Kaspars Ieslīņš spēles tiesnesis parādīja uz 2 sodametieniem, bet, runāt ar tiesnešiem tas ir tas pats, ko, es neteikšu, ko. Tas nozīmē, ka nevar runāt ar tiesnešiem, jo var dabūt arī tehnisko piezīmi. Rezultāts 15-9. Kārlis mēģinās otrais. Ir precīzi 16-9, 2:31 līdz pirmā ceturtdaļas beigām. Kazaņas komanda ievada bumbu no galautā. Tagad Koževņikovs, komandas saspēles vadītājs, meklē savu līderi. 3 punktu metiens pa īsu. Un Ansī jāsavāc bumba, to viņš arī izdarā. Ātri Gabranovs veikli. Tagad mierīgi jāaiziet 1-1 un jāiemet. Tā ir jāizdara. 18-9. Kā hokejā. Ātrais uzbrukums, tukšos vārtos, tukšā grozā. Un Kočetkovs atkal ir uz priekšu. Kočetkovs. Āķa piespēle Koževņikovam. Koževņikov viens pats, neviena nenosekts. Tikmēr mūsu
Spēlētājs Andris Bērziņš ir uz dēļiem. Viņam palīdz Kirillovs piecelties. Kaut kam vēl jāpalīdz. To izdara mazais mūsu raķeta Dmitrijs Rukavišņikovs. Un spēli varēsim turpināt. Gabranovs izmetīs gala autu. Saņem bumbu no mūsu spēles tiesneša Kaspara Iesaliņa. Viņš pārdomā. Jāsasveicinās ar Arnoldu Svikli. Tas ir tikai normāli. Arņiks sen nav bijis pie mums šeit ciemos. Tas ir ilgadējs Latvijas izlases spēlētājs Arnolds Sviklis. No Platones, Jelgavas rajona. Savukārt Kirillovs atkal mērķē. Šoreiz bišķi neprecīzi. Kočetkovs paņem atlikušo bumbu. Minūte 35 līdz pirmā ceturtdaļas beigām. Kočetkovs driblē. Un mazais Nazītis Rukavišņikovs, kā viņš traucē tam garajam. Un vienalga. Tomēr Kočetkova metiens ir precīzs. 18-13, minūte 20 līdz pirmā ceturtdaļas beigām. Gabranovs, Rukavišņikovs. Tagad vajadzētu kombināciju, kas noslēgtos ar piespēli centram. Bet Ilgons šobrīd Eks ir ļoti tālu. Savukārt Kirillovu tagad sāk sekt Safjuļins. Eks metīs no trīnīšā un ir precīzs! Tukuma ērglis, numur 13, Ilgonis Eks. Veido rezultātu, kas ir 21-13. Pirmais 3 punkti šajā spēlē Latvijas komandas izpildījumā. Kočetkovs Safjuļinam. Safjuļins precīzi. 21-15, 40 sekundes līdz pirmā ceturtdaļas beigām. Rīgas Svef komandas pārsvars plus 6. Rukavišņikovs vada saspēli. Atrod Kārli Gabranovu. Gabranovs Kirillovam teicamā kombinācija. Un Kirillovs būs savu 6. punktu. Savukārt komandai 23. 23-15 vadībā Vef Rīgā. 18 sekundes līdz pirmā ceturtdaļas beigām. Safjuļins. Kočetkovs atrodas. Kočetkovs bīstami. Un 6. metiens viņam ir garām. Gabranovam 2 sekundes. Jāmet! Un diemžēl neuzmeta Ilgons Eks, bet pirmā ceturtdaļa beigusies. Spēle rezultāta 23-15. Šobrīd reklāmas pauzē. Tiekamies otrajā ceturtdaļā. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javieris Bardems un Idris Elba. Filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. martā. Vai tu zini, kas ir bailes? Šovasar tu satiksi vīrus, kuriem bailes ir svešas. Šie vīri pazīst tikai vienu. Cīņu līdz galam par katru laukuma centimetru. 12. jūnijā Eiropas čempionātā atlases spēle. Latvijas futbola izlase pret Nīderlandi. Biļetes uz Latvijas-Nīderlandes futbola izlašu dueli pārdošanā no 10. marta biļešu servis.lv. Pirmajiem pircējiem puscena. Dzīve kļūst arvien piepildītāka un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Vēlreiz sveicināti starptautiskā ratiņbasketbola turnīrā CSKA 2015. Tūlīt sāksies otrā ceturtdaļa starp spēlējot Kazaņas Akbars, piedodiet, hokejs, hokejs, pavasaris hokejs. Kazaņas Kriļa Barsi pret Vef Rīgu. Rezultāts 23-15. Sākās otrā ceturtdaļa. Sastāvi netika mainīti nevienai ne otrai komandai. Tie paši starta sastāvi šobrīd Kočetkovs apmāna Ilgoneku un gūst 17. punktu Kazaņas Kriļa Barsi komandas labā. Gabranovs manevrē. Piespēlē Ilgonim Ekam pāri visam sodlaukumam. Tagad Ilgonis gribētos man, bet tiem diemžēl garām. Kočetkovs savāc atlikušo bumbu. Driblē. Viegla piespēle Kaževņikovs Safjuļinam. Safjuļins garām un Ilgonis Eks savāc atlikušo bumbu iedod Gabranovam. Gabranovs
mazliet apstājās. Šobrīd numurs 7. Ansis Bērziņš. Mūsu spēlētājs saņem piezīmi uzbrukumā. Neveiksmīgi satriecās ar Safjūļinu un tagad bumba Kazaņas Kriļa Barsi. Koževņikovs, Kočetkovs, augstu pacēl rokas un ļoti precīzi. Man liekas, ka Ģima nemaz nevarēja aizskārt. Ģimam Rukovišņikovam nav tik garas rokas, lai viņš varētu aizskārt viņu, bet tiesneši fiksē šo pārkāpumu. Dmitrijam Rukovišņikovam personiskā piezīme un Kočetkovs var vēl mest un gūt 3 punktu gājienu. To viņš arī izdara. Un, diemžēl, rezultāts ir samazināts 20-23. Skatoties no Kriļa Barsa puses, mēs vadībā +3. Bet tagad vajadzētu gūt kādu grozu, jo šajā ceturdaļā, otrajā vēl nav gūts neviens grozs. Jau būs nospēlēts pusotra minūte. Kārs Gabranovs mērķē. Un ir mūsu spāņu leģionārs Kārlis Gabranovs. 25-20, minūte 35 nospēlēts. Šobrīd tātad uz dēļiem Ģima, bet ātri viņam palīdz Ilgonis, koleģiāli un sportiski un ļoti pat kā fireplay, teiksim, Kazaņa arī tur palīdzēja, bet šobrīd Kočetkovs aizbēd garām. Savukārt Rukovišņikovs driblē pāri centram. Veikli, bet pagaidām nav kam iedot. Ilgonis ir brīvs, bet Ģima atgriežas un met pats mazliet. Bumba izslīd no groza un, diemžēl, 25-20. Ātrā uzbrukumā dodas Kazaņas sportisti. Ansis Bērziņš šobrīd nevar piecelties. To pēc noteikumiem arī spēli neaptur. Savukārt Ilgonis, zinot to, ka mēs tomēr esam mazākumā, mēģināja kavēt Kočetkovu un tātad vajag palīdzēt piecelties Ansim Bērziņam. Savukārt Kočetkovs metīs 2 sodmetienus. Redziet, šīs fireplay Kočetkovs un Ilgonis cik skaisti. Tas ir vienkārši tā koleģiāli un super, kā saka, ratiņu basketbolā džeki ir tādi, kādi viņi ir. Viņi ir īsti džeki. Un soda metieni tiek izpildīti uz VF Rīga grozu. Pirmais metiens. Tas ir precīzs. 25-21 vadībā VF. Kočetkovs, Kazaņas komandas līderis, metīs otro reizi. Arī tas ir precīzs un 25-22. Šobrīd iniciatīva tiek pamazām pārņemta Kazaņas komandai, bet tagad Kārlis saspļauj rokās. Tūlītās mēs to izlīdzināsim un izvirzīsim vēl vadībā VF Rīgu. Dmitrijs Rukovišņikovs, Kirilovs, nu kā tad tā jāiet bumbai pretī, nevis jāgaida, kad viņa atlidos līdz tevīm. Tikmēr Koževņikovs ātrā uzbrukumā garām. Vārtu staps būtu teikt hokejā, bet šeit stīpa. Rakovs, Kočetkovs. Un mazais Kamaļievs no groza apakšas, neviena nepiesekts, bet kāda bija piespēle no Kočetkova, redzējāt, 24-25, tikai +1 ir VF Rīgai jāsaņemās. Man liekas, ir jāņem pusminūtes pārtraukums, es tā domāju, kad, vai minūtes pārtraukums basketbolā. Šobrīd atkal Ansis Bērziņš jau trešo reizi šajā spēlē uz dēļiem, bet atkal Kočetkovs un Kirilovs viņu pieceļ. Koleģiāli, viss notiek. 19 sekundes Kārlis bļauj. Tas ir palicis uzbrukuma laiks. Gabranovs, Rukovišņikovs, Gabranovs. Šis koridors brīvs. Mērķējām un garām. Jā, bet bumba tiek nodota VF Rīgai, jo Kočetkovs izbrauc ārpus laukuma, kas ir pārkāpums ratiņu basketbolā, tāpat kā lielajā profesionālā basketbolā būtu, ja spēlētājs ar botu uzkāptu uz līnijas, tad tas arī būtu svilpiens.
Tagad Kaspars Iesliņš spēles tiesnesis aizrāda maziem Safiuļinam, ka viņš pārāk tuvu piebrauc sānautām. Rukavičnikovs, jāmet. Un atkal garām Ansis Bērziņš paņem bumbu un izprovocē Kamaļie uz piezīmi. Kamaļīvam piezīme un Ansis Bērziņš 2 sodametienī. No beņķa skaļi tiek bļauts Ansi jāmet, bet ko jāmet? Protams, ka bumbu. Bumba tiek nodota. Pirmais metiens garām. Befrīga gatavo maiņu, kādā 6. minūtē. Lieliski! Ansis Bērziņš, Alūksnes novads. Var gabilēt, jo viņu novadnieks iemet 1 punktu un 26-24 vadībā VF. Tagad atbildes uzbrukumā Kazaņas komandai. Kas pa piespēli, nu kā tad tādu nokavēja mazliet. Un Kočetkovs veiksmīgi izlīdzina rezultātu. Kazaņas menedžeris var priecāties, viņš to arī dara, bet Gabranovs un Koževņikovs saņem personisko piezīmi. Publika no Kazaņas neapmierināta, tas tīri saprotams, bet publika no Rīgas un Latvijas apmierināta un piezīme, bet tajā brīdī tiek nomainīts Ansis Bērziņš un Ilgons Eks. Laukumā dodas Elvis Urga un mūsu komandas pieredzējušākais Agris Lasmans. Šobrīd, protams, viņš nav labākā formā, bet tas, ka viņš ir uz laukuma, tas jau biedē Kazaņas komandu. Kirilovs tā avantūriski, bet labi, ka ģima vēl Rukavičnikovs ir pie centra līnijas. Rukavičnikovs, Gabranovs veikli apspēlē un jāmet iekšā. Diemžēl bumba izlec atkal no groza. Neizšķirts 4 minūtes nospēlētas otrā ceturdaļā. Kazaņas līderis Kočetkovs iet pāri centram, metīs trīnītī. Lieliski! Kazaņas menedžeris berzē rokas, bet mēs berzēsim rokas pēc spēles. Es domāju, ka mēs apsveiksim mūsu pušas ar uzvaru, bet nu, tas vēl pāragri teikt. Gabranovs, Rukavičnikovs. Lieliski Urgam un Urga bišķi pa īsu. Tās rokas bija izstiepis uz augšu. Koževņikovs, kas pa ātrumiem. Kočetkovs, Safiuļins ātrāks pa Lasmanu. Vēlreiz Safiuļins, Urga nopelnā piezīmī. Elvis Urga Dobele nopelna piezīmi. Un 2 sodmetieni būs Safiuļinam. Safiuļins, numur 16, pirmais metiens. Garām. Otrais metiens. Diemžēl iekšā. 30-26. -4 šobrīd ir Vefrīgai. Lasmans, Rukavičnikovs. Ātri ģima. Netiek garām Kočetkovam. Un tagad vietas pats Kirilovs zem groza. Kārlis Gabranovs un Andrejs Kirilovs. 28-30. -2 Vefrīga pret Kazaņas Kriļa Barsi. Koževņikovs izlaužās cauri un labi, ka nebija grozs ar sodu. Piezīme vienalga Elvim Urgam. Un piedodiet, minūtes pārtraukumu pieprasa Vefrīga. Mēs aizējām reklāmas pauzē. Uzvarēs tikai viens.
Šons Pens, Javieris Bardems un Idris Elba. Filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. marta. Dzīve kļūst arvien piepildītāka, un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Turpinām reportāžu no Cēsīm no starptautiskā ratiņbasketbola turnīra Cēskaus 2015. Kriļa Barsi pret VF Rīgu. Rezultāts 30-28 vadībā Tatarstānas galvaspilsētas komanda. Šobrīd otrais sodmetiens Kaževņikovam. Viņš to realizē 31-28. Elvis Urga. Gabrānaus, mūsu spāņu leģionārs. Šī sezona viņam aizvadīta Spānijā, siltajā Spānijā. Latvijā vēl ir pavasaris, bet tur jau 26 grādi. Bet uz laukumā 30-31, -1 VFam. Tagad vajadzētu labi nospēlēt aizsardzībā. Galvenais ir aizsardzība, bet Koževņikovs piruetē, kā Biļļavskis kādreiz hokejā. Rakaus, Safjūļins metiens, nedrīkst ļaut tik vienkārši iemest. Bet tas notiek un rezultāts 33-30, 4 minūtes līdz otrās ceturtdaļas beigām. Urga, Gabrānaus. Kārli, kaut kas jāizdomā. Urga met, iedod ģimām Rukovičikovam. Blokšots Kočetkova izpildījumā. Bumba 6 sekundes mums tikai paliek. Kirilovs jāmet grozā. Un nepateica. Tātad 24 sekundes tika pārsniegts uzbrukuma laiks. Līdz ar to bumba atkal Kazaņas basketbolistiem. 33-30. Viņa vadībā Safjūļins. Kočetkovs atraujās, saņem bumbu. Kočetkovs. Cik teicama kombinācija, bet Safjūļins aizmet garām. Lasmans nopresingots un nepalīdz Musējie. Mazais veiklais Kamaļievs gūst grozu un rezultāts 35-30 vadībā Kazaņas ratiņu basketbolisti. Gabrānaus dribls pa kreiso uzbrukumu malu. Visam perimetram pāri Urgam, un Urga nedrīkst tik neakurāti piespēlēt. Kā tad tā? Man liekas, vajadzētu taisīt maiņu, un to arī dara Latvijas Rīgas VF komandas treneri. Un pie reizes vēl paņem arī pusminūtes pārtraukumu. Rezultāts 30-35. Varu teikt, ka spēles ritms ir šobrīd pazaudēts, diemžēl. Tāpēc vajadzētu sapurināt mūsu vīrus. To arī dara gan Ilgonis Eks, gan Aigars Miklaus no soliņa. Bet Tatarstānas zēni savukārt nobļaujās kaut kāds barsu kliedziens, un viņiem bumba no sānu auta 35-30. Tagad uz maiņu iznāca Marats Hisamuģinovs. Te jau var arī izmežģīt kaut ko runājamo. Hisamuģinovs, Kočetkovs ir iespēlējies 37-30, 2:35 līdz otrās ceturtdaļas beigām. Rukovičnikovs ved Latvijas balto komandu VF Rīga uz priekšu. Urga. Atkal riskanta piespēle, un te ideāli. Liepiņš metīs Grobiņa garām. Liepiņš Guntis no Grobiņas aizmet garām, un ātrā uzbrukumā dodas Kamaļievs meklē savu līderu Kočetkovu 3 punkti. Metiens, nē, viņš nomāna, iet tālāk, Urga netiek līdz.
Un Kočetkaus tagad jau no labākas pozīcijas negūst punktu. Liepiņš neaizsniedzās līdz bumbai. Bumba zaudēta, bet Kazaņas komandai 14 sekundes uzbrukumā. Kočetkaus. Nu, diemžēl šis puisis ir iespēlējies, un katrs viņa metiens ir grozā. -9. -9. Dmitrijs Rukavišņikovs driblē. Šis puisis savukārt spēlē šogad Itālijas komandā, Dženovā. Tagad divi mūsu leģionāri saspēlējās. Gabrānovs gan met garām, un Hisamuģinovs savāc atlikušu bumbu iedod Kočetkovam. Kočetkovam tāla piespēlē Koževņikovs gaida savu līderi, un Kirillovs veiksmīgi patraucē. Tagad vajadzētu Liepiņš viens pats pret tukšu grozu, bet viņa noķer Kočetkaus, un bumba zaudēta. Vienkārši Liepiņš kaut kāda nesaprotama akrobātiskā lecienā mēģināja savaldīt bumbu, bet bumba nepaklausīja viņam, un diemžēl -9, minūte 4 līdz otrās ceturtdaļas beigām. VF Rīga mēģina presingot, maisīt, bet jau Rakaus ir atkal brīvs. Rakaus Koževņikovam, un tikmēr mazais Ņiprais Kamaļievs saņem piezīmi personiskā. Tā viņam ir 3. piezīme, un VF Rīgai jāizmet gala auts, kad līdz ceturtdaļas beigām ir minūte un 1 sekunde. Rukavišņikovs, Gabrānovs nomāna, bet Rakaus spēlē aizsardzībā. 18 sekundes paliek uzbrukumā. Liepiņš, Gabrānovs labi met, bet diemžēl bumba neņem pretī šobrīd mūsu grozs neņem pretī mūsu bumbas, un tagad atkal viena iespēja, jo kļūdās nedaudz Hisamuģinovs. Rezultāts 30-39, -9, 36,5 sekundes līdz otrās ceturtdaļas beigām. Gabrānovs, Rukavišņikovs no 13 sekundes uzbrukumam. Nu, tagad Guntī jābūt ir. Ir Guntis Liepiņš grobiņā. Ilgus gadus mēs ar Gunti esam spēlējuši kopā vienā komandā Latvijas čempionātā, un tagad Guntis parāda, ka zem groza viņš ir labs. Labs ar burtu B. Bet savukārt aizsardzībā mums nav īsti labi, un pirmā spēles puse ir beigusies ar rezultātu 32-41. Kazaņas Kriļa Barsi vadībā. Tātad gaidīsim 3. ceturtdaļu reklāmas pauzē. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javieris Bardems un Idris Elba. Filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. marta. Vai tu zini, kas ir bailes? Šovasar tu satiksi vīrus, kuriem bailes ir svešas. Šie vīri pazīst tikai vienu. Cīņu līdz galam par katru laukuma centimetru. 12. jūnijā Eiropas čempionātā atlases spēle. Latvijas futbola izlase pret Nīderlandi. Biļetes uz Latvijas-Nīderlandes futbola izlašu dueli pārdošanā no 10. marta biļešu servis.lv. Pirmajiem pircējiem puscena. Dzīve kļūst arvien piepildītāka, un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank.
Sveicināti, cienījamie ratiņu basketbola līdzjutēji. Atkal esam Cēsīs, starptautiskā ratiņu basketbola turnīra CSKAUS 2015. Un šobrīd gaidām, kad atsāksies spēle starp VF Rīga Latvija un Kazaņas Kriļie Barsī Kazaņā Krievijā. Rezultāts pēc 2 ceturdaļām 41-32 vadībā, diemžēl, viesi. Un turnīra tabula tāda, ka VF Rīgai obligāti vajag vinēt, lai viņi cerētu cīnīties pa medaļām, bet pagaidām izskatās, ka Kriļie Bars ir vismaz 2. ceturdaļā pārslēdzis tā riktīgi ātrumus, ieslēdza turbodzinēju, jau varētu tā teikt, un izvirzījās vadībā ar +9. Šobrīd skatīsimies, kādi tad būs atkal sastāvi komandām, kad viņas atgriezīsies laukumos. Kočetkaus, Rakovs, Kamaļievs, Safijulins, Koževņikovs, tas ir Kazaņas sastāvs, savukārt Rīga VF, Rukovišņikovs, Gabranovs, Bērziņš, Kirilovs un Ilgonis Eks. Tas ir Latvijas komandas sastāvs. Atgādināšu, ka šajā ratiņu basketbola turnīrā piedalās 6 komandas no 4 valstīm. Un turnīra tabula ir tāda, ka līderi pēc 3 aizvadītām spēlēm neviena zaudējuma ir Sanpēterburgas komandas Aljansņevski un Baski Pēterburga arī. Tātad tiem 3 spēlēs 3 uzvaras. Savukārt tālāk jau te ir cīņa šajā spēlē par 3. vietu turnīrā. Un Kamaļievs driblē, asa piespēle Koževņikovam, Koževņikovs garām un Ilgonis Eks savāc atlikušo bumbu. Gabranovs ātri, Kārli. Priekšā Kočetkaus. Siena, garā siena no Kazaņas. Kočetkaus, Rukovišņikovs. Garām Ansis Bērziņš neuzspēja savākt atlikušo bumbu. Ātri ievada Koževņikovs bumbu no Sana auta. Virzās uz priekšu. Kočetkaus ir nosekts ar Ilgoneku. Rakovs satur bumbu. Safijulins. Un Safijulins met, bet piezīme tiek Ilgonim Ekam un soda metieni jāizpilda. Pirmais metiens ir precīzs. Safijulins, numur 16, 42-32. Minūte spēlēta 3. ceturdaļā un, diemžēl, negribot, bet iekrīt tā bumba grozā un -11, 32-43. VF dodās uzbrukumā. VF Rīgā, ratiņu basketbola komandā no Latvijas, kur tiek apvienoti labākie šobrīd spēki, kas ir pieejami. Pārējie vēl spēlē dažādos turnīros ārzemēs mūsu Latvijas zēni un meitenes. Un Veks gan samazina punktu starpību, bet ļoti labi Kārlis Gabranovs mazliet pamaisa un Koževņikovs aizmet garām, bet te neveiksmīgi nesaprotās Ilgonis Eks Gabranovs. Un, diemžēl, Koževņikovs 45-34, 8 minūtes un 15 sekundes vēl jāspēlē 3. ceturdaļā. Viss vēl priekšā, bet -11, tas ir daudz. Gabranovs driblē. Velk uz sevi, aizsargājušos. Kirilovs, 6 sekundes, jāmet. Laba piespēle Rukovišņikovam, un Rukovišņikovs, mūsu mazais asais nazītis, kas spēlē Itālijas komandā Dženovā, gūs 2 punktus, 36-45. Vajadzētu tagad noturēt aizsardzību. Rakovs un kā, atkal Bērziņš noguļ Safijulinu, Rakovs. Gabranovs nevar viņam pamaisīt. Aizsardzībā noguļām un atkal -11. 36-47. Gabranovs. Ansis Bērziņš gandrīz atkal uz grīdas, bet šoreiz atstutējās pret
Tatāru džekiem un ir atpakaļ uz laukumu. Tagad ir jācīnās. Mikus Jakobsons un Kaspars Iesaliņš. Šīs spēles arbitri. Bumba tiek ievadīta no centrā. Gabranovs, Rukavišņikovs, dribls. Precīzi piespēle Ilgonim Ekam. Ilgonis, ir metiena pozīcijā, bet par asu tas metiens pa asu un bumba izspurta no groza. Kočetkaus trāpa nabaga Ģimam pa galvu. Ģima Rukavišņikovs, mūsu Itālijas leģionārs. Tāds smags trieciens, tā nav volejbola bumba, tā ir basketbola bumba, mazliet stiprāka. Un līdz ar to spēle turpināsies. Sānaut izmetīs. Bumba izrādās aizskrēja vēl tālāk, kā mēs domājām. Un Mikum Jakobsonam šīs spēles tiesnesim bija jāskrien tālu aiz tribīnēm. To viņš dabūja. Tagad Koževņikovs, Tatārijas komandas saspēles vadītājs Kočetkaus. Kočetkaus Koževņikovam, kombinācija tiešām teicama. Un jautājumu nav. 36-49. Mīnus 13. Vajadzētu tā kā minūtes pārtraukumu paņemt VF Rīgas komandai, bet pagaidām klusums no beņķa. Un Gabranovs driblē, meklē iespēju mest precīzi. 38-49. Mīnus 11. Kočetkaus, Safijūļins ļoti ātrs, tas piespēles ir. Un tā atkal izlaižam vienu pret. Bet Kārlis uzspēja pamaisīt Rakovam. Rakovs vēlreiz, Rakovs garām. Gabranovs ir visur. Tā kā Figaro no Spānijas. Kad jāiet pretī bumbai. Kirilov, Andrej, kā tu spēlē tagad šajā momentā, kad tev vajadzēja mierīgi paņemt to bumbu, jāiet pretī. Un Kočetkaus bija ātrāks, un līdz ar to Gabranovam nekas cits neatliek, kā pārkāpt noteikumus aizsardzībā. Un mazais ņiprais Kamaļījevs metīs 2 sodmetienus. Diemžēl 38-49 un pirmais sodmetiens. Pirmais metiens garām, pa īsu. Otrais metiens. Arī otrs ir garām un Kirilovs izlabo savu kļūdu. Paņem atlākošo bumbu, tagad vajadzētu driblēt, pāriet centrā, Droši, Andrej, droši, labi. Tagad mierīgi iedodam Ekam. Eks. Un Gabranovs lieliski piespēl Bērziņam. Bērziņš 2 punkti. 40-49, 5-40 līdz 3. ceturtais beigām. Ir atkal atgriezusies te -9 un vajadzētu tagad noturēt aizsardzību. Bet Safijūļins, kā tā? Kur ir aizsardzība? Liels jautājums tiek uzdots Rīga VF komandas treneriem un spēlētājiem. Aizsardzības nav. Un šobrīd -11 atkal 40-51, kad jāspēlē 5 minūtes 15 sekundes. Bet ir mums tās zēns Kārlis Gabranovs, Ruskulovas džekiņš. Un 3 punktu metējs 43-51, -8. Latgale līksmo. Eks Kočetkaus kļūdās. Kočetkaus šajā gadījumā kļūdās. Un Kočetkaus strīdās ar tiesnesim. Viņš gan varētu dabūt arī tehnisko. Vajadzētu iedot tehnisko, kā es to gribētu, bet nenotiek tā, diemžēl. Un šajā brīdī Gabranovs tagad Kārlīti vajadzētu kaut ko izdomāt. Veikli, pa labo maliņu. Tā arī jāaiziet. Gabranovs driblē. Triplē. Tas būtu itāliski, bet šitas ir spāņu leģionārs Kārlis. Kirilovs. Un pa īsi vēlreiz Andrej jāiemet. Ir jāiemet, un viņš to izdarā. 45-51, -6. Tagad jāsāk uztraukties jau Kazaņas spēlētājiem un treneriem, bet pagaidām klusums no rezervistu soliņa. Noturam!
Nevaram. Diemžēl mazais atkal Ņiprais Kamaļievs iemet 2 punktus. Nokavē mazliet Rukavišņikovs. Bet jāspēlē tālāk. Ģīma saņemies. Tu to māki Itālijā, to tu dari ļoti labi. Tagad jāizdara Cēsīs. Gabranovs, 3 punkti. Diemžēl garām. Kočetkovs, kas pa piespēli. Koževņikovs, Rukavišņikovam sots. Bet grozā bumba neiekrīt. Tas ir galvenais šajā brīdī. 45-53, -8, 3-50 jāspēlē 3. ceturdaļā. Ģimā pieceļās. Vajag otru roku palīdzēt. Nevar tā laust, tā izrauzīs roku viņam. Vajag palīdzēt, zēni. Nu, kas ir? Kāpēc neviens nenāk palīgā? Nu, tad beidzot, man liekas, Ģima pats tika galā ar Kirilovu kopā. Un šobrīd 2 soda metieni jāizpildā Koževņikovam, Kazaņas komandas saspēles vadītājam. Paklusēsim, varbūt, kad arī neiekrīt. Diemžēl bumba iesūcās vienkārši iekšā tajā grozā. Otrs metiens. Un arī tas ir precīzi. -10, 3-50 jāspēlē 3. ceturdaļā. Gabranovs diriģēs savu komandu. Šobrīd pa labo malu ielaužās viņš tuvāk sodlaukumam. Safiuļins viņam pretī. Gabranovs, nu jāiemet Karlītī. Ai. Un momentāli Kirilovs saņem personisko piezīmi. Diemžēl tāds neveiksmīgs moments. Tagad 2 rati saķērušies un arī atķērušies. Koževņikovs, Kočetkovs, Koževņikovs, ātri pāri. Pretī Ilgonis Eks. Un atkal Kirilovs no aizmugures sots. Man liekas, Kirilovam, kura piezīme 3. 4. piezīme Andrejam Kirilovam. Tas nav labs rādītājs. Vajadzētu kādam iet uz mājiņu. Agris Lasmans, mūsu pieredzējušākais džeks no soliņa, iet palīgos, bet Agrim šī sezona nav tā labākā, jo ir savainojums. Bet Agris ļoti vēlas cīnīties un ar cīņas gribu mēģinās palīdzēt VF Rīgas komandai atgūt atspēlēt šos 10 punktus, bet kā tas būs, paskatīsimies. Kamaļievs. -11, atkal ir 56-45 vadībā. Kazaņas Bārsi, otrs metiens ir neprecīzi, un Agris Lasmans savāc atlikušo bumbu, iedod savam komandas saspēles vadītājam Gabranovam Kārlim. Kārlis, vizārs uz priekšu, laba mala brīva, var iet tālāk. Galva šaudās, roka piespēlē, Ilgonis Eks. Tuku Mērgli, lūdzu, garām. Kas tas ir, kad neiet mums iekšā groziņā tās bumbas? Atkal ir jāmēģina kaut ko darīt aizsardzībā. Kočetkovs, kā biliārda lūzā, iekrīt bumbiņa. Un -13, 2:35 līdz 3. ceturtdaļas beigām. Rukavišņikovs. Visi nosekti, 7 sekundes paliek uzbrukumā. Ģima mēģina izlausties, bet jāmet Ilgonī. Bumba neaizlidojas grozam. Kočetkovs un Agris Lasmans saņem piezīmi. Savukārt Ansis Bērziņš jau 4. reizi šajā spēlē ir uz dēļiem. Viņam šodien veicās pēdiņās. Tātad atkal kādam jāpalīdz ir. Nu ne jau tātad Tatāri mums brāļi. Tad šajā gadījumā arī palīdz ļoti labi. Paldies Tatāru brāļiem. Viņi palīdz Ansim Bērziņam, Alūksnes novada džekiņam piecelties un turpināt spēli. Savukārt Kazaņas komandas līderis Kočetkovs nostājies uz soda metiena līnijas. Pirmais metiens. Garām. Otrais metiens.
arī garām. Lasmans izprovocē numur 16 uz piezīmi. Safiuļins, tā viņam ir. Tā Safiuļinam ir otrā piezīme. Rukavišņikovs. Ilgonis Eks. Mērķē, bet nemet pie tuvāk mazliet metriņu un līdz ar to ir vieglāk un gūs grozu. 47-58 jāspēlē minūte 53. ceturdaļā. Kaut kas radikāli jāmaina. Jāmaina vai pressings jāveido vai kaut kas cits, bet galvenais jānotur aizsardzība. Aizsardzība! Bet pasīvi nospēlē Ilgonis Eks un Safiuļins. Palielina atkal pārsvaru līdz plus 13 punktiem. Mums mīnus 13, 47, 60. Gabrānovs jau ir tuvu pie pretinieku sodu laukuma. Piespēlē Ekam. Eks ir 2 punkti ar sodu. Nu varbūt tagad. 49, 60. Mūsu Tukumērglis ir atkal uz sodmetienu līnijas. Vai būs strikt punktu gājiens? Diemžēl nav. Ilgonis varbūt mēģināja ar taktiski nospēlēt, ka gūt 2 punktus, bet nenospēlēja tik teicami. Koževņikovs, Kočetkovs, 2K, saucamie 2K. Un tagad Ilgonis mēģināja ātri iedot piespēli. Kārlis lieliski izglāb bumbu. Vētraini aplausi no publikas puses. Lasmans, Bērziņš. Nu, Ģimā Rukavišņikovs 2 punkti ar sodu. 51, 60, 47,6 līdz 3. ceturtdaļas beigām. Maiņa komandā VF Rīga un arī Kazaņas Barsi. Lasmanu nomaina Liepiņš, savukārt Čugunovs nomaina mazo Ņipro Kamaļievu. Uz sodmetienu līnijas Dmitrijs Rukavišņikovs. Paklusēsim, paskatīsimies sodmetienu. Tas ir precīzs un -8. Atkal cerību stars. Cēsīs gan līst lietus, bet cerību stars iespīd VF Rīgai un uzreiz bumbā vēl zaudē kazaņieši. Tātad šobrīd ir vajadzīgi obligāti 2 vai 3 punkti, lai pietuvotos pavisam tuvu kazaņiešiem. Gabrānovs, Rukavišņikovs vada saspēli. Izvelk uz sevi Čugunovu. Čugunovs aiziet, bet Gabrānovs, Ilgonis Eks. Nu, Ilgoni jāiemet iekšā, vienkārši tas ir. To tu māki izdarīt, bet ne šajā gadījumā. Nu, šeit nebija tik. Un Guntis Liepiņš saņem piezīmi. Tā viņam ir 1. Bet kazaņiešiem jāiet mest sodi, jo 5 komandas piezīmes ir VF Rīgai. Nu, varbūt parunāsim, kamēr viņš met, varbūt tad neiemetīs. Nu, jāparunā par skaistu laiku, kas varētu būt rītā, bet šodien lietus līst, diemžēl nepalīdz. Arī šo viņš iemet, 61-52. Rakaus, otrais sodmetiens. Arī otrs ir precīzs un 62-52. 24,4 sekundes jāspēlē līdz galam no VF Rīgas beņķa. Sauc treneri un komandas spēlētāji. Gabrānovs ar bumbu. Gabrānovs piespēl Guntim Liepiņam. Aigars Miklaus nomet pudeli uz grīdas, bet tas vēl nav viss. Cerības ir un jāpaliek. Dažreiz to dara arī Staikokie izlases vārdsargs Andris Ulmanis, bet to mēs citreiz pastāstīsim, kā viņš dara. Un šeit, nu kā Gunti Liepiņi var tādu piespēli taisīt 5 sekundes.
Čugunovs garām. Safjūrins pamais, viņam pamais. Un līdz ar sirēnu 64-52 vadībā Kazaņa. Trešā ceturdaļa beigusies, reklāma. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javieris Bardems un Idris Elba. Filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. marta. Vai tu zini, kas ir bailes? Šovasar tu satiksi vīrus, kuriem bailes ir svešas. Šie vīri pazīst tikai vienu. Cīņu līdz galam par katru laukuma centimetru. 12. jūnijā Eiropas čempionātā atlases spēle. Latvijas futbola izlase pret Nīderlandi. Biļetes uz Latvijas-Nīderlandes futbola izlašu dueli pārdošanā no 10. marta biļešu servis.lv. Pirmajiem pircējiem puscena. Dzīve kļūst arvien piepildītāka, un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Atgriežamies Cēsu ģimnāzijā, sporta zālē, kur notiek starptautisks ratiņbasketbola turnīrs. Cēsu kausa 2015. Rezultāts šajā spēlē, kurā tiekās Kazaņas Barsi, Kriļa Barsi pret Vefrīgas 64-52. Nu ko, varam teikt tā, kad ja spēsim noturēt aizsardzībā, tad varēsim arī uzvarēt. Tad pirmais uzdevums ir izdarīts. Tagad Rukavišņikovs, Gabrānovs. Nu, nevajag sasteigt. Diemžēl tā dziesma jādzied šajā brīdī, bet gan jau būs arī mūsu pusē saulīt spīdēs un arī varēsim vinnēt. Bet, kad 9:30 vēl jāspēlēs šajā ceturdaļā, rezultāts ir -12 Vefam. Kočetkovs driblē, tiek līdz mētienu pozīcijai, bet viņš atrod Sofijūļinu zem groza. Ģima, garas rokas, bet jāspēlē ar korpusu arī jāpiestāja priekšā, un tad var pamaisīt. -14, 52, 66, Gabrānovs, 3 punkti. Garā! Bumba iekrīt iekšā, un 55, 66, Kārlis Gabrānovs atgriež atkal mūsu cerību staru. Čugunovs, Safjūļinam. Safjūļins driblē, gaida Kočetkovs Čugunovam, Čugunovs mēt garam, Ilgunseks savās atlikušo bumbu, un Safjūļins uzreiz momentāli saņem piezīmi, ko viņam pasniedz uz paplātes mūsu starptautiskās kategorijas tiesnesis Kaspars Vieseliņš. Ilgunseks ievadīs bumbu no Saunauta, bet tikmēr atgriezās pamats saspēles vadītājs un pamats spēlētājs Kabaļījevs un Koževņikovs Kazaņas komandā. Līdz ar to viņi, Kazaņas komanda, es domāju, domā tātad nopietni par uzvaru šajā spēlē, bet arī par to domā mūsu komandas spēlētājs saspēlē 3 punkti. Diemžēl tikai stīpa. Un Kočetkovs. Un Dmitrijs Rukavišņikovs uz nesportiskās piezīmes līmeņa, varētu teikt. Trešā piezīme. 55-66, Vefrīga turpina cīnīties par uzvaru. Vispirms jānotur uzvara ar aizsardzību. Tas ir galvenais uzdevums, bet Koževņikovs un Ansis Bērziņš saņem savu otro piezīmi, atvainojos, tad otrā piezīme, 2 sodmetieni jāizpilda Kazaņas komandas saspēles vadītājiem Koževņikovam Ruslanam. Pirmais metiens. Tas ir precīzs.
Ar augstu precizitāti met kazaņieši sodmetienus 67-55. Otrs metiens garām, bet Kirilovs nesavāc atlikuša bumbu, Safiuļuns. Arī tas bumba tiek atdota kazaņiešiem. Bērziņš gaidīja jau tajā pusē, ka viņam bija jāstrādā aizsardzībā. Šobrīd bumbu no sāna auti ievada Tatārijas Galvaspilsētas komandas pārstāvī, kas pa piespēlu no Koževņikovu Kočetkovam. Kočetkovs met, bet garām! Nu, tas tāds signāls, ka var arī Kočetkovs aizmest garām. Gabrānovs virzās uz priekšu, apspēlē Koževņikovu, un Koževņikovs saņem sodu piezīmīti. Tā tad vai Gabrānovam būs, nebūs jāmet no galauta vienkārši izmet. 5. piezīme Koževņikovam, tas ir labi, Samarcevs iziet viņa vietā 4. numurs, bet bez pamats saspēles vadītāji paliek kazaņieši. Arī, bet 55-67, mīnus 12, 7-50 līdz 4. ceturtdaļas beigām. Cīnamies. Tātad piezīme atkal kazaņiešiem. 4. numurs Samarcevs. Dmitrijs Rukovišņikovs ievadīs spēlē bumbu no gala līnijas. Piespēle Ilgonem Ekam. Vienkārši, bet nesatricināmi garām. Vienkārši un nesatricināmi garām. Un, diemžēl, atkal tagad Rukovišņikovs, Gabrānovs, visu laiku esam savākuši atlikušo bumbu, vajadzētu tagad arī iemest kādu punktu, jo tagad mierīgi dziļi elpojot, Ilgonis Eks, mūsu tukuma pārstāvis gūst 2 punktus, mīnus 10. Tā tas rezultāts turās par labu kazaņiešiem, bet VF Rīga cīnās. Tātad viss kārtībā. Kaspars Iesaliņš mūsu spēles tiesnesis nosvilpa, vai tehniskais arsenāls ir kārtībā kazaņiešiem. Ir kārtībā. Kočetkovs ievada Samarcevam, Samarcevs Kočetkovam. Tagad Kočetkovs vairāk saspēles vadītāji postenī. Precīzi piespēle Kamaļievam un Ansis Bērziņš kārtējo reizi neuzspēja. Kirilovs, Gabrānovs, Kārlis mēģinās 3 punktu. Mēģina kaut kas labot, bet, diemžēl, varbūt nevajadzēs teikties. Bet tas, kā bija, tā bija, jāspēlē tālāk. Kočetkovs, Samarcevs pret Eku, Samarcevs Safiuļinam un lieliski nospēlē aizsardzībā Gabrānovs, bet atkal Ilgonis Eks pātru pasteidzās. Nedrīkst sasteigt. Kočetkovs garām un Kārlis 1 pret 1 ar tukšiem vārtiem. Bet tukšu grozu. Kārtējo reizi ir precīzs. Ilgoņa Eka piespēle 59-69, mīnus 10, 6 minūtes līdz 4. beigām. Kārlis Gabrānovs saņem no Mikusa Jākapsona šīs spēles tiesneša 3. piezīmi. Aizsardzība prasa upurus, un šajā brīdī tā ir personiskā piezīme. Rakaus garām, Safiuļin tak jānosedz. Ko dara Kirilovs un ko dara Bērziņš? Neko nedara. Diemžēl neko nedara jaunie puiši, un atkal mīnus 12. 59-71 Gabrānovs. Kārli piespēl Ilgonim, Ilgonis metīs trīnīti. Ir 3 punkti! 62-71, mīnus 9. Atkal cerība atgriežās. Samarcevs. Šobrīd taktiska cīņa, izslēgt Kočetkovu no spēles, bet mēs esam tikai 3 pret 4. Tas izdodās. Gabrānovs. Eks. Met. Labi, Rukovišņikovs, ātrāk, Ģima, ātrāk, un iemet iekšā. Jā! 64-71, 4-55, mīnus 7. Mums ieveic pareizi manevru, Kočetkovs
Kārlim Gabrānovam 4. piezīmē. Ai, 4:48. Kārli, tu nedrīkst vairs pārkāpt noteikumus, jo tu mums esi vajadzīgs laukumā. Samarcevs, Kočetkovs. 3 punktu metiens. Garām. Un Safiuļins. Kirilovs. Nu kā tā var? Andrej tā piespēlēt. Nu, un dabu Andrej. Un vēl 2 punktu ar sodu. Ārprāts. 6:4:73. Andrejs Kirilovs saņem 5. personisko piezīmi. Jāiet laukumā Agrim Lasmanam. Nu žēl, tikko jau bija tas pavadiens, ka mēs noķērām, bet ok, tikai mieru teica Karlsons un aizlidoja uz Cēsīm. Pie rezultāta 64:73. Bumba garām un Kočetkovs uzbrauc līnijas. Uzbrukumā dosies Latvijas komanda VF Rīgā. Ratiņbasketbola starptautiskā turnīra spēlē Cēskaus 2015 pret Kazaņas Barsiem. Gabrānovs trīnītis garām. Nu, publika noelšās, bet tas nepalīdz. Kamaļievs. Veikli dribē Kamaļievs. Bērziņš viņam alūksnes sienu izveido un saņem piezīmi. Pieskarās no aizmugures Ansis Bērziņš. Viņam 3. piezīme, bet Kočetkovs dodas uz sodmetienu līnijas. 4:05 līdz šīs ceturdaļas beigām. 64:73. Mazliet mums paveicās. Pirmo sodmetienu aizmet garām Kočetkovs. Otrais metiens. Tas ir precīzs. 74:64 vai skatoties no web puses 64:74 -10. Gabrānovam jāsteidzās, jo laiks tomēr iet par labu kazaņiešiem. Tikai nesasteigta metienu. Jādabū reāls metiens. Eks no trīnīša. Garām. Nu jā, bet tad jāmet iekšā. Nu, ja tāda kombinācija spēlēm, ka garais spēlētājs ir ārpus 6 metru līnijas, ir jāiemet. Nu, tikmēr Kočetkovs vienkārši iedod Safiuļinam, un Safiuļins paaugstina rezultātu starpību līdz -12 vefam. 3:30 līdz 4. ceturtdaļas beigām. Ilgonis Eks. Nu, tagad šobrīd Ilgonis aizraujās ar 3 punktu metieniem. Nu, nepareizi tā ir darīt. Jāspēlē tomēr komandas labā. Kamaļievs garām. Kamaļievs, tikmēr Safiuļins, precīzs un 78:64. Šajā gadījumā, nu, pagaidām es neko neteikšu. Gabrānovs, Ilgonis Eks, 2 punkti ar sodu, Safiuļinam piezīme, 66:78. Vajadzētu izmantot šo iespēju. 2:53 paliek līdz 4. ceturtdaļas beigām, -12. Paklusēsim. Pa īsu Ilgoni. Un Kočetkovs savāc atlikušo bumbu. Šobrīd viņš netiek pāri. Bet ātri atrod risinājumu un atklājās Rakovs Safiuļinam. Safiuļins viens pats un diemžēl 66:80, 2:35 līdz 4. ceturtdaļas beigām. Gabrānovs, Rukavišņikovs, Gabrānovs, metiens, bumba izlas no groza, Lasmans savāc atlikušo bumbu un neiemet. Un arī tālāk. Dodās uzbrukumā Kazaņas komanda, Rakovs. Piespēles Samarcevam, Samarcevs arī iemet 82:66. Nu, var teikt, ka šoreiz tomēr Kazaņa ir spēcīgāka. Bet jācīnās ir līdz pēdējai sekundei. Jāsamazina punktu starpība, un to dara arī mūsu spāņu grenadieris Kārlis Gabrānovs vai vienkārši Ruskolovs puika. Iedod Ilgonim Ekam, Ilgonis Eks met, ir precīzs, rezultāts 68:82, -14, minūte 40 līdz ceturtdaļas beigām.
līdz spēles beigām, var teikt, arī tagad Kočetkaus tāda ļoti laba piespēle, bet Kārlis Gabranovs saņem 5. personisko piezīmi. Diemžēl jādodas malā mūsu komandas līderim. Ar aplausiem tiek pavadīts Kārlis Gabranovs. To aplaudē viņa bijušie komandas biedri no Ņevski Alians. Laukumā dodas Elvis Urga, numur 12, mūsu dobelnieks. Un timeout pieprasa Ilgonis Eks, kā komandas treneris spēlējušies šajā gadījumā. Jāsaka godīgi, kad bija moments, kad varējām aizķert šo spēli, bet šajā brīdī jau jāsaka, jādomā par nākamo spēli un nevar nokārt galvas. Jācīnās vēl 2 spēles šajā turnīrā ir pret Baltkrieviem un pret Baskiem no Pēterburgas. Tātad viss vēl turnīrs priekšā. Varu pateikt, ka mūsu nākamā reportāža būs 2:00, kad Latvijas VF Rīga spēlēs pret Baltkrievijas izlases komandu. Starptautiskā ratiņbasketbola turnīrā Rīgas, atvainojiet, protams, kad Cēsu kausa 2015, ko organizē Latvijas Paralimpiskā komiteja sadarbībā Cēsu novada doma un citiem atbalstītājiem, ko var redzēt arī logotipos, kas ir televīzijas sportcentrs.com, kā mēs arī ļoti pasakamies par sadarbību, jo sportcentrs.com ir tāda video balss paralimpiešiem, kas jau sporto, un paralimpieši, kas vēlas sportot. Ratiņbasketbols ir ļoti forši, jūs redziet, dinamisks, ātrs, atraktīvs un ļoti kolektīvs, koleģiāls sporta veids, tāpēc nākiet, piesakieties, kas vēlas šo sporta veidu spēlēt. Skatieties Latvijas Paralimpiskās komitejas mājaslapā www.lpkomiteja.lv un dodaties meklēt ratiņu basketbola komandu VF Rīga. Kamaļievs izpild otro sodu metienu, tas arī ir precīzi 84-68, minūte 32 līdz 4. beigām. Dmitrijs Rukavišņikovs vada saspēli, Agris Lasmans, Ilgonis Eks un mūsu jaunais talants Kristiāns Gulubjevs iznācis ir, tātad cerība uz jaunajiem, Ilgonis Ekls par ilgu un bumba tiek atņemta, bet tā paliek 10 sekundes, 9, Ilgonis Eks, Urga, Elvis, viens lieliski izraujošs līdz grozam, bet neiemet. Te jau tas meistarības līmenis atšķirās, kad mēs izlaužamies līdz grozam, bet neiemetam, savukārt kazaņieši izlauzās līdz grozam un arī neiemet. Bet šajā gadījumā šeit bija ļoti asa piespēle, ko neuztvēra Kamaļievs. Agris Lasmans, 50 sekundes līdz spēles beigām. Driblē, Ilgonis Eks. Izlaužās bišķi tālāk. Nav kam piespēlēt. Tagad Dmitrijs Rukavišņikovs, Kristiāns Gulubjevs, Lasmans pēdējā sekundē met. Neprecīzi, paliek 30 sekundes. 84-68 vadībā Kazaņas Kriļa Barsī, Tatārstānas komanda no Krievijas. Tātad 19 sekundes, 15, 14. Nu, varam finalizēt lēkam šo spēli. Cīnījāmies, bet neuzvarējām. 4 sekundes, 84-68. Uzvaru izcīna Kriļa Barsi Kazāņa Krievija pret VF Rīgu. Ratiņbasketbols vienmēr ir un vienmēr būs foršs. Gaidām nākamo reportāžu no Cēsis kausa 2015. Ar jums kopā bija Andris Ulmanis. Paldies!